Tērbatas iela no laika gala piederējusi vidzemniekiem. 20. gadsimta sākumā kārtīgam vidzemes vīram Rīgā daudz kas varēja būt svešs. Bet Tērbatas ielas iebraucamajā vietā pie Saules vai pie Baldzēna Šīrona krogā viņš allaž bija gaidīts un mīļš ciemiņš. 20. gadsimta pirmajā pusē iebraucamās vietas pamazām nomaina īres nami ar veikaliem, bet līdz pat mūsdienām populārām saiešanas vietām Tērbatas ielā doti vidzemes vārdi – Turaida, Gauja. Iebraucamās vietas Lielais Vanaks vietā Tērbatas ielā 33-35 arhitekts Konstantīns Pēkšēns 1900. gadā projektēja īres namu ar veikaliem, bet pāris gadus vēlāk kopā ar Eiženu Laubi top otrs projekts agrīnā nacionālā romantisma stilā. Šī ēka saistīta ar latviešu censoni, viena no pirmiem izglītotiem latviešu būvinženieri Jāni Riteru. Viņa emblēma, būvinženieri emblēma arī ir uz šīs ēkas fasādes. Jānis Riters valdīja par šo māju līdz 40. gadam. Viņš nodibināja Latviju Lietuviešu vienību un vadīja visus šos gadus šo biedrību, arī finansēja. Lietuvas valdība viņu atzīmēja ar diviem saviem ordeņiem, ar Diškunga Gedemīna un Diškunga Vitalta ordeņiem. Latviešu valdība viņu apbalvoja ar 3 zvaigžņu ordeņiem. Lačplieša un Tērbatas stūri okupējuši Krievu tirgotāji. Tirgotājs Kamkins, Tērbatas 3234, turēja vienu laiku iebraucamo vietu, un 1870. gada viņš tomēr nolēma būvēt tirzniecības ēku, kur izvietoja vairākus veikalus. Tērbatas 36 atkal bija Krievu tirgotājs Šarlovs, kas turēja iebraucamo vietu ar nosaukumu Saulīte. Saulīte nosaukums ir varbūt tāpēc, ka ļoti gaišs pagalms bija šī sēta. Saulīte arī interesanta ar to, ka viņam bija kā orientieris. Pat veca reklāma atzīmēt 32. mājas veikalu telpas ir atzīmēts meklēt pēc iebraucamas vietas Saulītē. Amizants ir stāsts par Robertu Gori, kas 20. gados 32. numurā iekārto mēbeļdarbnīcu un veikalu. Veiksmīgas uzņēmēja darbības pamats bija kažoks, vienīgā bagātība, ko Goris pārveda no bēgļu gaitām Krievijā. Atbraucot Rīgā, viņš nodibināja galdniecību, bet tā, ka viņam nebija daudz naudas, tā kā viņš savu vienīgo vērtību, ko viņš pārveda no Krievu bēgļu laikiem, pārdeva slavenā Vako kažoka ādas veikala, un par šo naudu viņš varēja iegādāt instrumentus. Līdz ar to, kad bija instrumenti, viņš varēja attīstīt rūpniecību. Otrais viņa nopelns ir tāds, ka viņš ražoja mēbeles trūcīgiem cilvēkiem, strādniekiem. Un to, ko mēs pazīstam par līzingu šodien, līzingu tirgošana, to viņš jau ieveda kaut kur ap 28. gadu, kad pārdeva mēbeles uz kredītam. Iespējams, ka Tērbatas ielas kolorītie rīdzinieku tipi veicinājuši kādu pie Baldzēna zinātnisko darbu. 30. gados Blaumaņu un Tērbatas ielu stūrī 2 nami pieder Budulu ģimenei. Kas tad bija Tērbatas universitātes absolvents ar mazliet svešādo vārdu un uzvārdu Hermanis Buduls? Piebalgs bajārs, Latvijas psihiatrijas ciltstēvs, pamatlicējs, korporācijas Atauga dibinātājs, cilvēks, kas 41. gadā glāba Sarkankalnu slimnīcā esošos cilvēkus. Un galā cilvēks, kas uzrakstīja savu psihiatru skatījumu par mērnieku laikiem. Viņš mācījās pie ļoti interesanta psihiatrijas profesora, pie profesora Čiža, kas tajā laikā, 20. gadsimta sākumā, rakstīja par Puškinu, rakstīja par Lermontovu, tātad par daļradas psiholoģiju. Tad arī Hermanis Buduls aizrāvās ar šo lietu. Bet viņa pirmā grāmata ir veltīta laulībai, cilvēkam un higienai, un tas ir 1909. gads. 1911. gadā viņš uzraksta ļoti slavenu grāmatu par tātad dzejnieku Jāņa Poruka slimību, jo viņš kādu laiku bija Jāņa Poruka ārstējošais ārsts. Viņš to darīja tāpēc, ka interesē mediķi
kas ir talants, vai tam ir kāds medicīniskās saknes. 1914. gadā viņš aizstāvēja disertāciju. Tās nosaukums varbūt skan diezgan nepievilcīgi par salīdzinošo rasu psihiatriju. Viņš te raksta par krieviem tieksmu uz alkoholismu, igauņiem salīdzinājumā ar latviešiem biežāk cietuši no depresijām. Toties latviešiem, bet latviešiem nevajadzētu apvainoties, tas ir gadsimta sākums, vairāk radušās paranojas un lieluma idejas. Augstā dziesma, skani, zilā zvaigžņu haosā, nemirstīgu dari mani tautas vīru eposā. 42. gadā Budulis ķers pie Mērnieku laikiem. Hermanim Budulim viens tāds interesanta frāze, ko viņš attiecina uz piebaldzēniem. Kas Kurzemē ir žīds, jeb ebrejs, kā mēs tagad teiktu, tas Vidzemē ir piebaldzēns. Hermans Budulis saka par oļnieku. Kristīgā ticība viņai ir kā smiņķis, kas nobrūk no āds jau pie vismazākā pieskāriena. Psihopātiska sieviete, stipru dvēseles pārdzīvojumu brīžos, tai uznāk histēriskās lēkmes. Viņas histēriskā daba prasa vajadzību izcelties. Pietu krustiņu, kā Hermans Budulis raksturo, tad viņš saka, frāzes cilvēks, jo frāzi lieto pašas frāzes dēļ, ekspresīvs tips, sarežģītas dabas cilvēks, pa pusē ideālists, pusdzejnieks, pa pusē savas tautas izglītotājs un iedvesmotājs, pa pusē arī tās tikuma bojātājs. Pietuka krustiņi ir dzīvojuši visos laikos, dzīvo tagad un dzīvos arī nākotnē. Dzejnieks Pēters Ērmanis vēl Latvijas laikā 20. gadsimta 30. gados Tērbatas ielai piedēvē lauciniecisku pieskaņu. Te bieži manāmi laucinieku pajūgi un pa bruģi klunkuro ormaņu zirdziņi. Bet kāda Tērbatas iela bija 20. gadsimta 70. gados? Man ir ārkārtīgi žēl, ka iela no tādas ļoti zaļas un jaukas liepu apstādītas ielas ir pārvērtusies par tādu pilnīgu akmeni. Tā ir tikai Tērbatas iela, kur es esmu saukusi par savām mājām Rīgā. Un tas pirmais dzīvoklis bija pretī sporta pilī. Es nevaru tagad pateikt tieši kāds bija numurs, bet sētā tur bija fabrika Kaija. Un tur atkal bija pilnīgi cita aura, tāda proletāriska ļoti. Dzīvoklis, kuru es izīrēju tajā laikā, tad arī bija tāds vienistabas dzīvoklis, kuru ieeja uzreiz ir virtuvē, bez koridora un bez kādām citām vairs palika telpām. Un tualete atradās gaitenī, tur tādā rindiņā katrs gāja ar savu atslēgu. Tā kā tagad mēs ejam uz pastkastīti, tā mēs gājām uz tualeti. Es esmu taisījis karjeru no Tērbatas ielas gala uz šo. Ienācu šajā namā tādēļ, kā precējos, līdz ar to arī pārvācos uz šo namu. Toreiz tas arī bija komunālais dzīvoklis. Par jūsu māju stāsta tā, ka jūs faktiski to esot atkarojuši viltus īpašniekiem. Jā, tā ir pilnīgi taisnība, un es ļoti lepojos, ka man ir tik uzņēmīgi kaimiņi, kuri nežēloja savu laiku, pasēdēja arhīvos un izpētīja tos patiesos materiālus un secināja, ka dažas dzimšanas apliecības ir tikušas viltotas. Reizēm tiešām labākā metode ir nogaidīšana, jo tieši mūsu tie saimnieki jaunie viltus saimnieki gribēja izlikt no dzīvokļa, jo mums ir pirmais dzīvoklis, tas ir kā skaitās tas īpašnieka dzīvoklis parasti, un viņi būtu ļoti labprāt ievākušies mūsu vietā. Skatieties tā iebrauktuve, ja, kas ir it kā mūsu mājas. Viņi jau nav mūsu mājas, tā ir blakus mājas iebrauktuve, kur mēs tagad lietojam. Mūsējā ir ļoti veiksmīgi, man jāsaka, iztirgot acīm redzot, jo tās vietā ir iebūvēts šis veikals. Un ko darīt tālāk, jo nevar nodot māju pilnajai privatizācijai. Tāpēc, ka nav piekļuvis sētas mājai. Tā kā, man liekas, mēs visas šīs ārprāta muļķības strēpsim vēl gadiem ilgi. Diemžēl tāda ir tā mūsu dzīve. Man, protams, ir ārkārtīgi žēl, ka ir pazudis tas skvēriņš, kas ir uz Lāčplieša un Tērbatas ielas stūri, jo es ļoti saprotu, ka visam ir jāpārmainās un jāattīstās, un liela pilsēta vienmēr prasīs kaut ko savu, bet, ja man ir jānovērtē, tad droši vien es gribētu labāk atpakaļ to zaļo un svaigo atmosfēru tajā stūrī nekā to stikla monstru, kas tur tagad paceļas.
Terbatas 41-43. Ļoti masīva ēka, būvēta 1899. gada pēc arhitekta Kārļa Felsko projekta. Šī ēka saistīta ar to, ka te bija vairākas interesantas iestādes. Jo, piemēram, Pārdaugavas kraja aizdeva sabiedrību, jūs nevarat atrast Pārdaugavu, bet jūs atrastu tieši šī ēka. Te arī atradas tāda unikāla iestāde, kā Zviedrijas Artneciskas masāžas institūts. Te atradas pirmajā stāvā viens no lielākiem lauksaimniecības mašīnu tirgotavam brāļa Kalniņie. 19. gada Roberts Kalniņš bija viens no kara flotīlijas kuģiša komandieriem un aktīvi piedalījās brīvības cīņas. Mēs tagad redzam diezgan padārgu ēstuvi, bet savā laikā tur bija ēdienu veikals, kur varēja pa 50 centimetriem saņemt pusdienas no 3 ēdieniem. Bet pa 3 centimetriem varēja piepirkt arī gaļu klāt. Pa 10 centimetriem jūs varējāt dabūt zupu, un pa 10 centimetriem arī varējāt dabūt saldu ēdienu. Šodien diez vai 50 centimetros jūs iekļausieties, jūs varbūt pados kādu minerālu ūdeni. Īres nams ar veikaliem Tērbatas ielā 38 Latvijas laikā pieder Indriķim un Vilhelmīnai Ulmaņiem. Savu radinieku namā 8 gadus nodzīvo Saeimas deputāts un ministru prezidents Kārlis Ulmanis. Pēc laika biedru atmiņām Ulmaņa 4-stabu dzīvoklis bijis vienkāršāks par jebkuru vidēja ierēdņu dzīvokli. Kārļa Ulmaņa kaimiņš bija tēlnieks, Valsts mākslas muzeja direktors Burhards Dzenis. Viņš ir veidojis arī 1938. gadā Kārļa Ulmaņa portretu, diezgan raksturīgu, iespaidīgu. Un otrkārt, viņš ir arī veidojis tādu skaistu sievietes figūriņu nelielu, kas ir bijusi viena detaļa tintnīcā, kas stāvēja uz prezidenta kancelejā uz galda. Burhards Dzenis bija arī ilgadējs Latvijas Valsts muzeja direktors. Ja? Un pirmkārt, viņš jau 1919. gadā sāka vākt darbus, kas vēlāk veidoja šo muzeja ekspozīciju. Un bija arī Mākslas akadēmijā lietišķās tēlniecības, dekoratīvās un lietišķās tēlniecības meistardarbnīcas vadītājs. Pie akadēmijas ir arī viņa darinātais Rozentāla piemineklis. Pirmā pasaules kara laikā Tērbatas ielas sākumā 3 stūra skvēriņā iepratī apgabaltiesas namam ķeizariskās Vācijas armija novieto koka frici. Šī pieminekļa pamatā katrs Rīgas vācietis iesit vienu naglu. Pēters Stučkas padomju valdības laikā 1919. gada 1. maijā te novieto Kārļa Marksa krūšu tēlu, ko ģipsī veidojis Burhards Dzenis. Laika biedra atsauksmēs ir teikts, ka tas ir bijis labs un iespaidīgs darbs, bet šī darba liktenis bija īss politiskām maiņām notiekot, viņš tika aizvākts. Burhards Dzenis ir bijis tiešām liels Latvijas patriots, un viņam nekādas tādas kreisuma pazīmes kaut kādos citos virzienos nav ne pirms tam, ne pēc tam parādījušās. Un tieši otrādi, viņi kopā ar Teodoru Zaļkalnu abi divi ir savākuši, izveidojuši albumu no latviešu mākslinieku tālaika darbiem, un šo albumu Zikrijs Vairovics pievienoja deklarācijai par Latvijas Republikas nepieciešamību un iesniedz to Francijas un Anglijas valdībām. Burhards Dzenis bija zīmējis pirmo Latvijas ģērboni, Latvijas valsts, Latvijas Republikas ģērboni, kurā bija austoša saule un 3 zvaigznes. Terbats 40. Šī ēka uzcelta 1874. gada pēc arhitekta Baumaņa projekta, bet laiku gaita viņa ļoti daudz tika pārbūvēta. Galā 1936. gada inženieris Jakobi viņai izveidoja pilnīgi konstruktivisma stila fasādi. Ēka būvēta mēbeļu tirzniecībai. 1913. gada Bodņevs nodibināja lielu mēbeļu veikalu. Ļoti daudz muižnieki 20. gada reformas gadi sakarā zaudēja savas muižas, bet palika mēbeles. Un Bodņevs uzpirka un sāka savu biznesu ar veco muižnieku mēbeļu izpārdošanu un vēlāk pārgāja uz jauniem. Šis mājas īpašnieks ar ļoti romantisku uzvārdu un vārdu Pērets Aupers bija mēbeļu pūvētājs. 3. stāvā var redzēt, ka bija dabiska apgaismojums, mēbeļu pūvēšana, lai piemeklētu speciālu toni.
Veselu kvartālu no Ģertrūdes līdz Martas ielai senajā Tērbatas ielā aizņēma koka ēku puduris. 30. gados to vietā izveidojās konstruktīvisma stila ansamblis. Īpaši izceļams ir arhitektu Kārra un Bēdgas projektētais nams Tērbatas ielā 46. Starp akmeņu džungļiem ievājies viena maza mājiņa, tas ir Tērbatas 48. Faktiski laikam vienīgā māja, kas saglabājas oriģinālu fasādi un savu būvmasi. Tas kādreiz franču aristokrāta De Geja ģimenes mājiņā. Ejot no Akas ielas, mēs redzam ļoti skaisto, impozantu koku māju. Un te mēs redzam Rīgas attīstību, jo faktiski tā bijuša kādreiz parauga fasāda sēka ar nelielu frontonu uz 3 logiem, bet 1902. gada tirgotais Rubcovs, kas bija īpašnieks, pārbūvēja šo māju moderna stilā pēc arhitekta Feifera projekta un izveidoja parauga fasādi. Šī fasāde ir augšējā daļa saglabājusies līdz mūsdienam un figurē gandrīz visas arhitektūras vēstures grāmatas. 1909. gadā arhitekts Eišans Laube blakus projektēja namu ierēdnim Mārtiņam Miezim. Viņa iniciāli redzami virs ieejas durvīm. Latvijas laikā namā apmetas Latvijas universitātes profesora Arnolda Spekas ģimene. Arnolds Speka nodibinājis Rīgas pirmo ģimnāziju un piedalījies Universitātes filoloģijas fakultātes veidošanā. Viņš ir izcils romānists, ko studentu korporācija Gundega ievēl par savu goda filistru, un viens no pirmajiem latviešu vēsturniekiem ar tik nelatvisko uzvārdu. Filoloģijas fakultātē notika arī darbs pie latviešu valodas, modernās ortogrāfijas veidošanas, un tur tātad darbojās arī Enželīns un arī Plāķis, kurš starp citu arī bija korporācijas Gundega otrs goda filistrs. Un lūk, gan Enželīna, gan Plāķis ir uzsvēruši, ka Spekam vajag atteikties no viņa K. Uz to vispirms Speka bija norādījis, ka, ja viņa ļoti gribot, tad viņa varot rakstīt to viņa uzvārdu ar 1 K, bet viņš iekavās rakstīšot ar 2 K. Un visa rezultātā Speka vēl izpelnījies arī feļetonu tā laika sociāldemokrātu laikrakstā, kur bija norādījis, ka Speka ar saviem 2 K kļūst līdzīgs vācu sievietēm, kurām, kā zinām, dzīves jēga ir 3 K, tulkojumā tātad bērni, baznīca, virtuve. 2 K uzvārdā netraucē Spekam kā ekspertam piedalīties diskusijās ar vācu draudzi par domu baznīcas piešķiršanu Latvijas arhibīskapam. Saeimas lēmums ir latviešiem labvēlīgs. Rokfeller centrs Arnoldam Spekam piešķir stipendiju studijām Itālijā. Viņš lasa lekcijas Romā, Parīzē un Strasbūrā. 1933. gadā Arnolds Speka kļūst par Latvijas sūtni Itālijā, bet vēlāk arī Albānijā, Grieķijā un Bulgārijā. Liels palīgs sūtņa darbā viņam ir sieva Aleksandra, advokāta Stērstu Andreja meita un dzejnieces Elzas Stērstes māsa. Pats Speka neslēpja, ka tā ir bijusi Kārļa Ulmaņa vēlme, jo Speka darbojās Zemnieku savienībā, un chronoloģija iznāk tāda, ka 33. gadā, kad viņš atgriezās no Sorbonas, Kārlis Ulmanis sāka virzīt Speki darbām Itālijas stūtniecībā Romā. Man, piemēram, ļoti tāda kolorīta likās šī epizode, kur viņš apraksta audienci pie Itālijas karaļa Emanuela II. Un ir noteikti, ka tāda kundzēm ir jābūt pāris metrus garām šlepēm, bet tā problēma ir tāda, ka atvadoties nedrīkst pagriezt karalim muguru. Un tagad ir jautājums, kā tad dāmām ar tām šlepēm. Un viņa kundze ir aptaujājis pārējās, tā teikt, diplomātu kundzes, un ieteikumi bijuši visdažādākie par šlepes spēršanu un grūšanu un visu pārējo. Bet Aleksandra beidzot to ir atrasinājis ļoti vienkārši, pakāpjoties pāris soļus sānis un vienkārši šlepa līdz ar to velkās blakus dāmai. 19. un 20. gadsimta mijā Tērbatas ielā 55 darbojas iebraucamā vieta Mazais Vanaks. 30. gadu sākumā te uzceļ jaunu namu, atver restorānu Neibāde. Nama īrnieki kādu laiku ir mākslinieki Romāns Suta un Aleksandra Beļcova, kā arī profesors Augusts Kirhensteins. Leģenda, ko es esmu dzirdējusi no Mildas Puķis, no manas vīrmātes, ir tāda, ka šo māju ir cēlis būvuzņēmējs Kažoks, un viņš ir cēlis to no būva atkritumiem, lai būtu lētāki dzīvokļi, jo māja bija
paredzēta pamatā māksliniekiem, lai māksliniekiem būtu ērtāk un lētāk īrēt dzīvokļus. Mākslinieki nevienos laikos nav īpaši, tā teikt, naudīgi bijuši. Šeit ir Mildas Puķes kostīmu teātra, Dailes teātra izrādēm. Tie ir skulmes zīmēti tērpi. Šajā grāmatā ir Mildas Puķes portrets, kāda viņa varēja izskatīties aptuveni tajā laikā, kad viņa atgriezās šajā dzīvoklī. Tas ir kara laika portrets. Notika tā, kā Finks bija pareģojis, ka viņa aizbrauks tālu prom no Latvijas un būs karš un jukas, un pēc tam viņa atgriezīsies atpakaļ un ieies savā dzīvoklī. Un tas tieši tā arī notika, un ar šī dzīvokļa atslēgām Milda Puķe izbraukāja visus kara gadus. Milda Puķe ir viena no pirmajām Latvijas televīzijas režisorēm. Viņas draugu pulkā ir arī kaimiņi, rakstnieks Pāvils Vīlips un viņa kundze, aktrise un operešu karaliene Elvīra Bramberga. Šis ir Pāvila Vīlipa rokrakstā rakstīts veltījums Mildai Puķei dzimšanas dienā. Tad te ir parakstīts onkuls Pauls, kas arī ir Pāvils Vīlips.